Čau! Es skatos, šodien tu pagaidām esi tā kā kulinārijas uzdevumos, bet vai tu esi gatavs arī šaut? Dot var nebūt, dot var dodot gūtais neatņemams. Samužģījās mēle. Bet šodien es, protams, sadarbībā gan ar Purnā mūžu, gan arī Raidījuma pārstrādes uzņēmumu Jāni Sauka esam sagatavojuši meža cūku, kas visu dienu šeit Purnā mūžas teltī grilēsies blakus. Un vakarā pēc apbalvošanas, kad visi labākie būs noskaidroti, apbalvoti, visas runas būs pateiktas, tad, celsim galdā dalībniekiem. Super! Un kā nekā, tu šogad esi aizstāvētājos. Tu pagājuši gadu biji mūsu čempions kausā, šogad savas pozīcijas jāaizstāv. Kā izteiksies par to, gatavs, negatavs un kā vērtē? Es gribu padalīties ar vienu tādu lietu arī tiem jaunajiem sporta šāvējiem, kas pievienojās tikai tagad, ka ir tāds nerakstīts likums, ar kuru mums visiem jārēķinās. Tas ir, teiksim tā, visuma likums, ka tas, kurš paceļ karogu, parasti to nenolaiž. un šāvēji ar to rēķinās, bet tas ir liels izaicinājums. Protams, ka tas ir, teiksim, tāds spiediens, bet es tiešām man patīk just to pozitīvu atmosfēru, kas ir to konkurence, cilvēki apkārt, jo galā šeit netiek noskaidrot kaut kāda Baltijas vai Eiropas kaut kāda čempiona, šeit tiek izcīnīts tieši konkrēti Purnā mūžas kauss, kas ir domāts mednieku sabiedrībai, cilvēkiem, kuriem būtībā šīs lielam ir, teiksim tā, vienīgās sacensības, kur viņi atbrauc pa gadu. Protams, šeit satiekās arī profesionāļi, bet man prieks redzēt tos cilvēkus, kas saņemās atbrauc šeit, izšaujas krejošo cūku, sportingu, Eiropas zvērus ar kaiseni. Un, lai uzturētu šo pozitīvo motivāciju, ir sarūpēta šis te meža cūkas cepets. Fantastiski. Šogad spraidze būs liela, sacensību dalībnieku mums ir vairāk kā 100, tā kā vēlam tev veiksmi. Paldies!